Spēle Piņķos pašā dienas vidū abas komandas iesāka ļoti agresīvi. Rīdzinieki šādā spēlē ātri spēja izvirzīties vadībā. Precīzi atkal bija Rudolfs Maslovskis. Asumi turpinājās, un vienā no epizodēm mūsu Kārlis Ozoliņš kārtīgi pārmācīja austrieti. Abiem spēlētājiem gan piešķirts noraidījums līdz spēles beigām. Šāds pavērsiens nāca par labu Rīgai. Vispirms Deivids Sarkans un mirkli vēlāk jau atkal Maslovskis panāca 3-0. Pēc tam pamatīgi nokdaunu no Kristapa Zīles saņēma Red Bull spēlētājs. Par laimi austrietis no trieciena atguvās un nestuvs nebija nepieciešams, bet villošanās laukumā bija gandrīz pēc katra metiena pa vārtiem. Pirmajā spēles pusē bija baigi daudz tādu asu momentu. Tas palīdzēja varbūt? Es domāju, ka tas salauz vairāk mūsu šajā gadījumā, bet cīnījāmies šaļi malači nepadevās, kaut kā viņa vecāki kāvās, viņiem turējās līdzi. Pēc iegūtā pārsvaru mūsējiem spēle vairs nevedās, un viesi ātri spēja panākt izlīdzinājumu 3-3. Visi izšķīrās pēcspēles metienu sērijā. Šeit Red Bull viens precīzs raidījums, bet mūsējie pārspēt vārtsargu nespēja. 4-3 uzvaras Zalcburgas hokejistiem. Uzgāja virsū vairāk, neļāva mums brīvi spēlēt, iemet tos golus, kaut kāds iekrits, viņam parādījās pārliecinātība un izlīdzināja to rezultātu. Paši vainīgi esam. No Ozoliņa dabūsiet pa kaklu tagad ģērbt, vai ne? Es domāju, ka skarbi vairāks. Pēc izcīnītā viena punkta rīdzinieki MHL rietumu zonā ieņem 15. vietu. Rīt abas komandas tiksies atkārtot.